Sveicināti radio klausītāji! Kā jau ierasts, arī šodien tiekamies un runājam ar Rēzeknes pilsētas mēru Aleksandru Bartaševiču par aktualitātēm mūsu pilsētā. Sveicināti! Labdien! Pašā mūsu šīsdienas sarunas sākumā noteikti gribētu dzirdēt jūsu viedokli par jauno apstiprināto valdību. Kādi pēc jūsu domām viņu galvenie uzdevumi, ar ko tad viņiem vajadzētu sākt strādāt? Jautājumu daudz, uzdevumu arī ļoti daudz, un gan ministri esošie lietas kursā, kādas problēmas eksistē valstī un kādas pirmkārtam problēmas vajag atrisināt. Pozitīvi, manuprāt, ir tas, ka tas nav īsti vecs ministru kabinets, ja, ar jaunu premjeru priekšgalā. Tomēr tur pamainījies daži ministri, un pie tam tādi svarīgāki ministri pamainījies, piemēram, tādi kā finanšu ministrs. Un, manuprāt, Reizniece Ozole ir ļoti labi iedarēsies šai vietai, un man liekas, ka būs ļoti labs finanšu ministrs, jo viņa saistītā ar tādam egzektam zināšanām un pēc izglītības, pēc saviem darbiem. Un ir arī citas jaunas sejas, Ašaradna kungs, kas principā, cik es atceros, pirmo reizi ministru kabinetā, kā ministrs piedalās. Kučinskas kungs arī nav tāds klasisks premjerministrs, jo viņš izmēģināja visu pirms kļūt par premjerministru. Bija gan uzņēmējs, gan domes deputāts, gan arī Saeimas deputāts, gan domes priekšsēdētājs. Izmēģināja visu, kas ir iespējams politiskajā karjerā. Un tas ir ļoti pozitīvi, ka premjerministrs, viņš nav politisks tāds cilvēks, bet cilvēks, kas izgāja visu, kas ir iespējams. Tāpēc sāksim ar pirmo pozitīvu lietu, ka tomēr ministru kabinets izmainījies. Otrais, ne tik pozitīvs, bet arī iespējams tas stimulēs ministrus. Informācija, ka vecs kabinets aizgāja ne pēc savas gribas, faktiski demisionēja iepriekšējā valdība, tāpēc, ka, manuprāt, tomēr ne tik labi strādāja, vienkārši cerēja, ka daudzas problēmas pati pa sevi sakārtosies. Kaut gan arī jaunajā valdība, tikai tagad pēc deklarācijas varam spriest, ko plāno jauna valdība darīt. Es neīpaši redzu kaut kādu atšķirību no iepriekšējās valdības, bet varu tādu atlaidi nelielu piešķirt Kučinska kungam, ka viņš ir tāds neīpaši runīgs cilvēks, bet cilvēks, kas dara darbu. Vismaz to es konstatēju pēc viņu darba kā izpildu direktora Lielpilsētu asociācijā, ko viņš pildīja šo amatu diezgan ilgu laiku, un bija iespēja vērot, ka tiešām viņš ne tik runa, cik dara un mēģina atrisināt noteiktas sasapējušas problēmas priekš lielam pilsētam. Un, kas ir interesanti, daudzas no tām problēmām padevas šim kungam, un viņš varēja organizēt arī diezgan atšķirīgu tādu publiku kā pilsētas mēri, kopīgiem mērķiem, un arī organizēt darbu tāda veida, lai tie mērķi būtu sasniegti. Ja mēs konkrēti mēģinām analizēt valdības deklarāciju, tad manuprāt, tur parādās arī neīpaši labas lietas, kaut gan, pieņemsim, faktiski Krievu skolas likvidācija, kas ir paredzēta pēc 80. gada. Vismaz valdība uzņemas šobrīd tikai to problēmas atrisināšanu sagatavot līdz 80. gadām un sākt procesu. Faktiski pēc tā brīža, kad valdība būs jādemisionē, jo notiks parlamentu vēlēšanas un attiecīgi, ka parasti parlaments maina arī valdību. Tad tas nozīmē, ka pats process nesaksies, bet tagad līdz 80. gadam valdība gatavos to pamatni šādam izmaiņam. Kaut gan es uzskatu, ka nedrīkst būt principā šajā procesā liela spiediena uz nacionālajām elementāru skolām, un viņam jābūt dabiskam. Un tad attiecīgi tikai vecākiem ir tiesības lemt, kur sūtīt savu bērnu, vai nacionālajā elementāru skola, vai latviešu skola, vai kāda cita. Valdībai tas spiediens neīpaši ieteicams. Jo vairāk, kā mēs redzam, arī laiks rada, ka neskatoties uz to, ka ļoti populāras pēdējā laikā ir latviešu skolas, un vecāki pieņem lēmumu pat krievu bērnu sūtīt latviešu skolas, joprojām daudzas skolas eksistē. Tīpaši, ja mēs ņemam Rēzekni, vai Daugavpils, vai Latgali kā tādu, tad nacionālo elementāru skolu ļoti daudz joprojām, un viņas ir populāras, un arī, starp citu, rada nesliktus rezultātus. Kaut kāda veida mākslīgi pātrināt šo procesu, manuprāt, tas jau cilvēktiesību pārkāpums tīra veida, un tas nevar nākt pa labu Latvijas attīstībai. Vēl dažas lietas, kas saistītas ar ekonomisko attīstību, manuprāt, neīpaši skaidri definētas.
tādi vispārēji mērķi, un ar šo arī šī jauna deklarācija neīpaši atšķiras ar iepriekšējām deklarācijām, kur mēs un valdības neīpaši patīk viņam runāt par konkrētiem mērķiem un par konkrētiem uzdevumiem, ir tīpaši minēt arī tādus striktus termiņus, kad šiem uzdevumiem jābūt izpildītiem, runā tā ļoti vispārēji, cik jāpalielina IKP pa gadiem, darbojoties jaunai valdībai. Protams, ir mērķis arī mainīt nodokļu sistēmu, pārcelt to uzsvaru uz patēriņu, nodokļu vairāk maksāt patērējot preci, mazāk maksājot nodokļu par algām. Tad attiecīgi tas var noņemt noteiktu slodzi no uzņēmējiem, bet atkal neīpaši skaidri par to stāstīt deklarācijā. Kāda veida valdība plāno, ja mēs, piemēram, atceramies iepriekšējo deklarāciju, iepriekšējās valdības deklarāciju, tad tur vismaz bija pateikts skaidri, ka mēs ar katru gadu vai katrus 2 gadus mēs samazinām uz 1% iedzīvotāju ienākumu nodokli. Kaut gan atkal slikti priekš pašvaldībām bija tas, ka samazināt to galveno pašvaldības nodokli valdība apsolīja, bet kāda veida viņi plānoja kompensēt to naudas iztrukumu pašvaldībām, arī nekas nebija pateikts. Un īstenībā arī tas, kas bija rakstīts iepriekšējā deklarācijā attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, arī nebija izpildīts. Tas nozīmē, ka vēl mazāk skaidri uzrakstīta deklarācija šai valdībai nozīmē, ka mēs nevaram laikam gaidīt kādu labu un pozitīvu rezultātu ekonomiskā attīstībā mūsu valstī. Īpaši izdalīt deklarācijā mērķis vidē termiņā mainīt nodokļu politiku, iekasēšanas politiku, efektīvu budžeta plānošanu. Tas nozīmē pirmkārt apkarot ekonomiku, kas ir faktiski galvenais nodokļu pieauguma avots. Tad kāda veida tā apkarošana notiks, arī mēs īsti neredzam, jo es neatceros arī nevienu valdību, kura deklarācija nebija pateikts, ka mēs apkarosim ekonomiku, un arī dažādi cipari bija piedāvāti, kāda veida un cik ātri tā apkarošana notiks. Bet šeit 1/3 nodokļu palielināšana, pārsvara balstoties uz ekonomikas apkarošanu, tas arī diezgan sarežģīts uzdevums. Cerēsim, ka jauna valdība absolūti saprot, kas un kāda veida viņi grib sasniegt. Arī, kas man liekas interesanti, bija pateikts, ka mēs necīnīsimies par aizbraukušiem Latvijas iedzīvotājiem uz ārzemēm, uz darbiem, un tie cilvēki, kas faktiski neatrada darbu šeit Latvijā, necīnīsimies par viņu atgriešanu, kamēr mēs skaidri nezināsim, ko mēs viņam piedāvāsim. Tas ir ļoti prātīgi, jo pirms tam mēs tā diezgan ar plātu žestu mēs tērējam naudu, mēģinot atgriezt tos aizbraucējus. Dzīve parādīja, ka viņi neatgriežas, pat ņemot vērā dažus solījumus par biletēm, par apmācībām. Viņus tas neinteresē, un paldies Dievam, ka valdība arī to saprata un beidzot pārtrauca to nepareizu naudu tērēšanu aizbraucējiem. Manuprāt, ļoti slikti, ka vēl nepapildināja valdības deklarāciju ar pozīcijām, ka tomēr mums jācīnās par Latvijas dzīvojušiem darbiniekiem vai darba spēku, kas plāno aizbraukt. Manuprāt, daudz produktīvāk tieši mēģināt noturēt šos cilvēkus Latvijā, nevis cīnoties par tiem, kas jau aizbraukuši un iekārtojas kaut kur ārzemēs. Un starp citu pelna tādu naudu, kuru nav iespējams nopelnīt Latvijā. Tur, protams, viņam ļoti grūti pierādīt, ka tikai ar patriotiskam jūtam, ka viņam jāatgriežas. Viņam jāpiedāvā ne mazāko algu. Tie, kas nav aizbraukušas uz ārzemēm, ar viņiem vieglāk. Viņus var apmierināt ar ne tik labi apmaksātiem darbiem. Un tiešām tā ir rezerve, ja mēs plānojam ekonomikas attīstību Latvijā, ja mēs plānojam jaunas ražotnes saistībā ar jauniem struktūra fondiem, tad attiecīgi mums jāsaprot, ka būs arī cilvēki tam jaunam darba vietam, un tie cilvēki būs kvalificēti. Un ļoti svarīgi šo periodu, piemēram, gads vai 2, noturēt īpaši jauniešus. Ja? Un par jauniešiem, diemžēl, deklarācija nekas nav pateikts, bet tas nozīmē tikai to, ka valdība nepievērš tam uzmanību, un pašvaldībām ir
darba lauciņš, lai šo robu kaut kāda veida pārklāt ar savu resursu. Vismaz mēģinot tos jauniešus noturēt pašvaldības līmenī, nevis valdības līmenī. Un, manuprāt, deklarācija no otras puses nenozīmē, ka, ja tur kaut kas nav rakstīts, tad valdība ar tām problēmu nestrādās, ja, vai nemēģinās tos atrisināt. Tas ir savdabīgs novēlējums mūsu jaunai valdībai, domāt par darba spēku, domāt par jauniešu bezdarbu un mēģinot ar visiem resursiem to mazināt un piedāvāt jauniešiem darba vietas Latvijā. Un nobeigumā es gribu jaunai valdībai novēlēt tiešām veiksmi, jo ar tādu ļoti vispārēju deklarāciju ministriem būs diezgan grūti strādāt viena komanda, tad katram nāksies parādīt maksimumu, uz ko viņi personāli ir spējīgi. Un, protams, ka parādīt savas labākās kvalitātes un mēģināt tomēr, izmantojot iepriekšējo pieredzi, vēst Latviju uz attīstību, uz tādu gaišu nākotni. Un, principā tas ir iespējams, bet daudz sarežģītāk nekā strādājot ar ļoti labi izstrādātu plānu, par kuru es pagaidām nevaru teikt, ka tiešām deklarācija ir labi izstrādāts plāns. Tad šobrīd varbūt atgriezīsimies pie notikumiem tepat Rēzeknē. Plašas diskusijas ir izraisījis domas lēmums par aizņēmuma ņemšanu Olimpiskā centra Rēzekne turpmākai būvniecībai. Varbūt varētu paskaidrot, kāpēc tika pieņemts šāds lēmums par aizņēmuma ņemšanu, kāds tam ir pamatojums? Jā, bet lēmuma pamatojums bija, bet diskusija tik asai nebija pamata. Jo, principā, manuprāt, tā ir neizpratne no dažu deputātu puses, par ko ir runa vispār. Mēs jau diezgan ilgu laiku atpakaļ pieņemam lēmumu, ka mēs attīstām vienu projektu, kas saucas par Olimpisko centru Rēzekne, un šis projekts ietilpst dažus posmus. Tie daži posmi ir jau izbūvēti. Šim projektam daži tikai gaida savu realizāciju. Izbūvēti ir futbola laukums, kur arī tikai nojumi palika neizbūvēta, pēc tam gandrīz nobeigumam, tuvēs nobeigumam otrā kārta viesnīcas būvniecība, kur varēs dzīvot 60 sportisti un sportot arī Olimpiskā centra pie Reizes, bet to viesnīcu mēs arī plānojam kā pakalpojumu veidu pārdot turistiem, kas apmeklēs, protams, ir pie nosacījuma, ka tur nedzīvo sportisti. Mēs plānojam būvēt arī baseinu pie šīs viesnīcas, un projekts arī ir gatavs. Un trešā kārta, vissarežģītākā un visdārgākā, ir universālā sporta hale ar ledus hale. Tad par ko bija šis lēmums, par kuru diskutēja deputāti pagājušajā nedēļā? Tas bija kredīts, kuru plānu paņemt Dome Olimpiskā centra otras kārtas būvniecībai. Mums bija iepirkums pirms tam, kura rezultātā mēs dabūjam būvnieku, un būvniecības laikā vērtība šim iepirkumam bija mazliet vairāk par 2 miljoniem, bet tas bija tikai daļa no viesnīcas izmaksām, pat cik mums būvniecības laika nācas pārplānot tas viesnīcas telpas, ņemot vērā, ka jauni plāni paredzēja būvēt baseinu pie viesnīcas. Ja, tas nozīmē, ka mums bija jāizbūvē nevis kaut kādas tehniskas telpas, bet tieši dušas telpas, restorānu pārcelt uz to pusi, kura pieguļ pie baseina. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram vienkārši pamainīt bez iepirkuma. Ja. Attiecīgi bija veikts iepirkums papildus darbiem, un iepirkuma rezultātā tie būvniecības darbi palielinājās uz 450,000 eiro. Tāpēc arī kredīts bija vajadzīgs lielāks nekā iepriekš paredzēts kredīts, un mēs piedāvājam deputātiem izskatīt šo lēmumu, ņemt vēl papildus naudu. Tā rezultātā, kā es jau teicu, mēs dabūsim gan viesnīcu ar 30 numuriem, gan ģērbtuves un dušas telpas priekš baseina atklātā, kur mēs vēl turpināsim. Ja? Un tas nebija pēdējais kredīts, ko apstiprinās pašvaldība. Šajā objektā mēs arī plānojam baseinam paņemt nemazāku naudu, pat lielāku, kaut kur 800,000, un ar nolūku šogad pabeigt. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā mēs investējam arī no valsts budžeta 750,000 viesnīcas būvniecībai, un
arī šogad mēs investēsim vēl 950 000 eiro trešās kārtas būvniecības sākumā. Tad mēs būvēsim pamatu par šo naudu. Un, protams, ne tikai ar šo naudu mēs mēģināsim realizēt šo projektu, bet ņemsim arī kredita līdzekļus, lai, kā es jau teicu, pabeigt gan baseinu, gan arī daļai nofinansēt pamatus trešajai kārtai. Pavisam nesen plašsaziņas līdzekļos atkal tika publicēta informācija par bezdarba situāciju valstī, un Rēzekne vēl joprojām ir pilsēta ar vienu no augstākajiem bezdarba rādītājiem. Kādus jūs redzat risinājumus šai situācijai? Kā mums no tā bezdarba tikt vaļā beidzot? Jā, sakot par cipariem, tiešām Rēzekne arī bezdarba līmenis pieaudzis. Un, ja mēs skatāmies uz mēnesi atpakaļ, tad redzam, ka uz to pašu 0,4% punktu bezdarbs Rēzekne bija mazāks. Tad pa mēnesi plusā nāca 0,4% punkti. Ne tikai visa valsts, bet arī Rēzekne. Tāpat arī Latgale parādīja, ka tāds sezonālais raksturs, manuprāt, bezdarba pieaugumam. Bezdarba līmenis arī pieaudzis arī Latgalē. Ko tas nozīmē? Skaidrs, ka tuvojas vasara un atkal tie cipari visi ies uz leju, jo pieprasījums darba vietam, kā parasti vasarā ir. Mēs gaidām, protams, sezonu, bet ja mēs vērtējam visus tos ciparus un cik ātri, pieņemsim, Rēzekne var vismaz iziet uz valsts līmeni ar tiem bezdarbniekiem, tad varu pateikt, ka mūsu plānos jau tuvākos 3 gados organizēt tikai industrijā ap 500 darba vietas. Tas ir tas rezultāts, kuru mēs ceram dabūt, investējot struktūra fonda naudu Rēzeknes ekonomika. Faktiski mēs investēsim ražošanas infrastruktūru visu to naudu, un mums pēc rezultātiem radītājiem jāsasniedz šos 500 jaunas darba vietas tikai Rēzeknes teritorijā. Nerunājot par visu Latgali, jo visas Latgales pašvaldības piedalās šajā programmā, un viņam arī būs saņemot no struktūra fondiem naudu, būs jānodrošina šo naudu ar rezultatīviem radītājiem un pirmkārt ar jaunam darba vietam. Ja mēs tad skatāmies, kas ir 500 darba vietas Rēzeknes griezumā, tas faktiski ir mūsu iespēja samazināt bezdarba līmeni uz nuli. Jo tagad Rēzekne apmēram 2200 bezdarbnieku, tas ir Rēzeknes teritorija. Tad, ja mēs 500 jaunas darba vietas saņemam industrijā, tad mēs varam uzreiz reizināt vismaz uz 3 šo ciparu, un tas būs tas reālais darba vietu skaits, ko mēs saņemsim pēc 3-4 gadiem. Ņemot vērā, ka 2000 mums tagad ir, mīnus 1,5 tūkstoši, tad paliek tikai 500-700 bezdarbnieku. Vai tas ir reāli, vai tie ir sasniedzami rādītāji? Manuprāt, pilnīgi reāli. Mēs varam sastapties pat ar citu negatīvu tendenci, ka tiešām tas darba vietas, kas tuvāko 3 gadu laikā parādīsies, viņi prasa diezgan kvalificētu darba spēku. Un mēs tagad nevaram pateikt absolūti droši, ka mums tādi darbinieki kvalificēti ir. Tā ir liela problēma. No citas puses mums ir laiks apmācīt jauniešus, apmācīt iespējams arī jau vairāk vecus cilvēkus jaunām specialitātēm, un pa 3 gadiem tas tiešām ir iespējams. Galvenais tagad jau uzstādīt tādu mērķi un nedarīt to tikai pēc 3 gadiem. Jau tagad vajag sākt rūpēties, kas strādās jaunas ražotnes, un kas būs tie jauni darbinieki, tie 500 jauni darbinieki, kas strādās pilnas pārā jau pēc 3 gadiem. Tāda situācija mums ar bezdarbu. Mēs arī mēģinām strādāt ar jauniešiem, Rēzeknes pašvaldība, Rēzeknes pilsēta. Mēģinām piesaistīt skolniekus, savest viņus kopā ar uzņēmējiem, kas plāno paplašināt savu ražotni. Manuprāt, ņemot vērā, ka Rēzekne darbojas gan ļoti laba profesionāla skola, Rēzeknes tehnikums, gan augstskola, tagad akadēmija, mums viss ir pa spēkam, un šis uzdevums ir izpildāms. Ne tik raudāt vajag, bet vienkārši skatīties uz priekšu, uz perspektīvu un mēģināt atrast sev tiešām, tīpaši jauniešiem, atrast to specialitāti, kas būs pieprasīta pēc neilga laika.
Galvenais iekļauties jau tagad darba tirgu, pareizi to darīt. Un sarunas noslēgumā vēl arī aktualitāte šī brīža. Kultūras ministrijā tiek risināts jautājums par ierobežojumiem, kas attiecas uz pašvaldības avīzēm. Tā kā arī Reizeknei tas ir aktuāli, gribētos dzirdēt jūsu domas, kādi tad varētu būt šie pieļaujamie ierobežojumi un kam jūsuprāt ir jāparādās pašvaldības izdevumos? Protams, strādājot publiskā sfērā, tas ļoti stipri atšķiras ar privātu biznesu un pirmkārtam ar to, ka pašvaldība vai pašvaldības izdevumi un mēs visi kopā varam darīt tikai to, kas ir atļauts ar likumu. Privātie, viņi mazliet pēc cita principa darbojas. Viņiem, kas nav aizliegts, tas ir atļauts. Un tagad galvenais strīds par to, kas ir likuma par pašvaldībām nozīmēta funkcija informēt iedzīvotājus. Ja? Mēs pašvaldības un ne tikai Reizekne, bet arī citas pašvaldības saprot to, ka tas nozīmē pašvaldība ir tiesības izmantot šito te pantu likuma par pašvaldībām tāda veida, ka mēs varam dibināt vismaz savus informatīvus izdevumus, un tādas kā avīzes. Ja? Un daudzas pašvaldības to arī dara. Manuprāt, dara ļoti efektīvi, jo tiešām ļoti grūti runāt par efektīvu darbu, ja iedzīvotāji, kas mūsu mērķa auditorija vienkārši pirmkārtam nezina, kas notiek pašvaldība, otram kārtam viņi nezina, kas notiks tuvākā laikā, lai pielāgot savu biznesu pašvaldība notiekošajām lietām, un viņi nezina, kā pareizi izmantot visas tās iespējas, ko pašvaldība piešķir uzņēmējiem. Ja? Jo kā tur nebūtu, bet tomēr šī brīža galvenais uzdevums pašvaldībam attīstīt ekonomisku dzīvi pašvaldībai. Ja? Un bez tādas ciešas saskarsmes, ciešas sadarbības starp privātiem uzņēmējiem un pašvaldību, tas nav iespējams. No tā izriet arī mūsu vēlme publicēt svaigāku informāciju pašvaldības avīzes. Un tāpēc mēs arī tērējam diezgan lielu naudu šim izdevumam. Reizeknē es atgādināšu, ka tikai avīze ar visu redakciju maksā apmēram 140,000 eiro. Tā nav maza summa, bet mēs jau strādājot tāda režīma gadu, mēs redzam, ka atdeve ir, ka tiešām iedzīvotāji jau neuzdot jautājumus, ko viņi ļoti bieži jautāja mums gadu un 2 gadus atpakaļ. Viņi iekļaujas daudz labāk pašvaldības ekonomika, pieņem pareizus lēmumus, arī vadoties tajā starpā uz tiem labas prakses paraugiem, ko mēs publicējam savā presē, savā avīzē. Un tas ir tas galvenais rezultāts, uz kuru mēs tiecamies. Manuprāt, absolūti nepamatoti mēģināt ierobežot pašvaldības, sniegt tādu vai informēt savus iedzīvotājus ar tādiem paņēmieniem, pieņemsim, ka eksistē konkurence kaut kāda starp privātiem izdevumiem un pašvaldības izdevumiem. Mums ir absolūti dažādi mērķi. Privātiem uzdevumam ir mērķis galvenais pelnīt naudu, nevis izplatīt kaut kādus labus paraugus, labu praksi pašvaldības teritorijā. Viņam galvenais nopelnīt. Ja? Šajā ziņā es absolūti piekrītu, ka jaunajā likumā vai jaunajā regulēšana parādīsies normas, kas aizliegs pašvaldībai ievietot savus izdevumos reklamas materiālus un jo vairāk ņemt par to naudu. Tas ir absolūti pamatots. Bet tāpat laikā es nepiekrītu, ka pašvaldības uzņēmumi nevar izmantot bezmaksas tas avīzes slējas, lai atkal pastāstītu par saviem jaunumiem, par saviem pakalpojumiem, ko viņi piedāvā pašvaldības iedzīvotājiem. Tas arī, es uzskatu, ka viens no pašvaldības uzdevumiem jau. Nevis kaut kāda priekšrocība pašvaldības uzņēmumiem konkurēt ar citiem privātiem uzņēmumiem. Jo lielākā daļa no pašvaldības uzņēmumiem viņi sniegs tādas publiskas pakalpojumus un tie paši komunālie, pakalpojumi, kur ļoti svarīgi pareizi reaģēt uz visiem jauninājumiem, lai tiešām lai minimizētu tos komunālus maksājumus pašiem iedzīvotājiem. Ja? Un mums ir daži priekšlikumi visam tam izmaiņām, kas tagad briest parlamenta attiecību uz pašvaldības avīzēm, un mēs esam gatavi šos priekšlikumus stāstīt visiem un pamatot šos priekšlikumus. Galvenais, protams, nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut, lai
likumdevēji pieņemtu lēmumu aizliegt vispār pašvaldības izdevumus. Tas nav pieņemams un ļoti liels zaudējums būs ne tikai pašvaldībām, bet arī visai Latvijai un visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tāpēc mēs mēģināsim cīnīties arī par pašvaldības izdevumu tiesībām, un es ceru, ka starp 100 gaišiem galviem nebūs tādi, kas viennozīmīgi pateiks ne pašvaldības avīzēm un vienkārši likvidēs vai pieņems tādus lēmumus, kas beigsies ar avīzes likvidāciju. Tad, kā es jau teicu, zaudētie būs visi. Jā, tad šobrīd arī mūsu sarunu noslēgsim. Jums teikšu paldies, bet radio klausītājiem atgādinu, ka kā vienmēr šajā laikā runājām ar Rēzeknes pilsētas mēru Aleksandru Bartaševiču.